Tā, šeit mēs mēģināsim izmantot regulārās izteiksmes, lai spētu ātri noformatēt tekstu. Ja? Izmantojot LibreOffice, Writer, ja? Tad Wordā analogs, ļoti labs, teiksim, katra programma ir labā ar kaut ko savu. Tad, lūk, šeit mums ir izvilkums no zinātniskā raksta, tas ir iekopēts, ja? Tad, protams, te ir daudz visādu tādu lietu, kam vajag, piemēram, apakšrakstu subscript, ja? Tad, piemēram, CH3, NH3 vai pilnbumu J3 un tā tālāk, un te vēl daudzas tādas lietas ir. Ar rokām visam tam iziet cauri ir diezgan grūti, ja? Tad izmantosim find replace, ja? Tad patiesībā mēs izmantosim find, bet katrā ziņā dialogs ir tas pats, ja? Tad mums jāizsauc Ctrl-H, ar vienkārši Ctrl-F nepietiks, jo viņš tikai parādīs mums, lūk, šito te toolbāri, ja? Tad darbarīku joslu, ja? Tad ko mēs darīsim? Mēs meklēsim kaut kādas lietas, ja? Tad piemēram, CH3, NH3, ja? Tad kas te mums tāds ir? Tad mēs varētu uzrakstīt regulāro izteiksmi, kas atrod mūsu ciparus, kas nāk aiz kaut kādām lietām. Ja? Tad skaidrs, ka ķimiskajās formulās cipari nāk bez atstarpes aiz burta, pie kam burtu kopa ir diezgan konkrēta. Ja? Tad te mēs atzīmējam regular expressions noteikti, ja? Un pierakstām, ka varbūt aiz H, varbūt aiz C, varbūt aiz I, ko mēs te redzam, ja? Varbūt arī aiz N kaut kur bija, ja? Tad tas ir kvadrāti iekavās, aiz viņiem visiem var būt. Bet tas nebūs tas, ko mēs gribam iezīmēt. Mēs šito izmantosim kā atpakaļskatu, ja? Tad atceramies, mums bija tāda lieta, iziet kā atpakaļskats. Tad mēs darbosimies ar kaut ko, kas ir uzreiz nāk aiz šī te, ja? Un kas tas būs, kas nāk aiz šī te, tas ir cipars. Pie kam cipari var būt vairāki, tāpēc te plusu pieliekot. Kāpēc vairāki? Piemēram, šeit mums ir C61, tas ir viens no fullerēniem, kur te ir fenila C61 butyric acid, ja, tātad šito mēs varam dabūt. Tātad paskatāmies, ko mēs tagad varam izdarīt. Mēs varam nospiest find all. Ja, un viņš atrod visas tās vietas, kur 35 reizes ir atradis, ja, tad visur tur, kur ir šitie cipari. Vai C61 viņš arī ir noķēris, paskatīsimies. Tā, kur tas bija? Jā, kur ir noķerts, ja, redziet, un arī te tālāk drusciņi ir super. Tagad, ko mēs varam izdarīt, vienkārši nospiest šo pogu, apakšraksts, un visā rakstā mums jau uzreiz tas viss ir, ja, viss uzreiz ir saformatēts. Protams, tas neuzķēra speciālos gadījums, kur te ir -x, tātad chlor x, jā, tad kas mums šeit ir jāizdomā, jā, tad mums ir jāsapdomā, kas ir jāieraksta tajā atpakaļskatā, look behind, jā, tad te mums var būt, teiksim, jods un chlors, jā, tad jods un chlors, tad jāieraksta lielais I un mazais L, kas te izskatās gandrīz vienādi, jā. Un kas ir mums jāiezīmē? Mums jāiezīmē kaut kas vairāk nekā tikai cipars, bet tur var būt arī mīnus un x. Jā, tad mīnus un x, jā, bet, lai nejauši neuzķertu kaut ko citu, jo tad mīnus un x tur var būt kaut kādi vienkārši vārdi ar x un tālāk, jā. Labāk izdarīsim tā, ka mēs izmantosim alterēšanu, ja? Tad mēs varbūt, es neatceros, viņš atbalsta grupas netvarošās, bet mēs pamēģināsim šitā. Tad vai nu tas būs 3 - x vai nu x. Es domāju, tā būs vienkāršāk. 3 - x, es izmantoju tā n-dash, ja? Tad es to, teiksim, iepriekš iekopēju. Linuxā ir speciāls taustiņš, kur jūs varat izmantot, lai ievadītu ātri to n, teiksim, domu zīmi. Domu zīmes ir dažādas, ir īsā domu zīme un garā domu zīme, un defisa ir vēl īsāka. Defisa ir iekšā ASCII, domu zīmes nav, tur n-dash ir n burta platumā, tad viņa ir īsā domu zīme,
M dash ir M burta platumā, un viņi ir garā defisa. Šeit ir izmantota laikam, ka īsā domzīme. Ja? Tad šito mēs aizvietojam, vai mēs aizvietojam X-u, ja? Tad mēs paņemam X-u, ja? Tad, teiksim, divas alternatīvas. Pamēģināsim nospiest find all. Un redziet, šeit viņš notvēra, bet kur arī vārdām X arī tika iezīmēts. Ja? Tad kaut kas vēl nav kārtībā. Es domāju, ka nav kārtība tas, ka te mums ir jābūt tad aizmugurē, aiz tā visa ir jābūt beigām. Ja? Tad vai nu tas X ir beigās, ja? Tad vai nu tur ir, teiksim, kaut kas vēl, teiksim. Ja mēs ierakstīsim vienkārši vārdu beigas un find all, tad viņš neatrodīs, piemēram, šitos. Ja? Tad kaut kas jau ir labāk. Ja? Bet varbūt kaut kur sākumā ir X un tad 3 minus X. Ja? Tad tas tur nestrādā. Tad mēģināsim lūko. Tad mēģināsim lūka head izmantot turpskatu, ja? Priekšskatu. Ja? Tad tas tiek pierakstīts šitā, tad te ir jābūt vai nu atstarpai vai no lielajam C burtam, piemēram. Vai nu, ja tas ir pirms joda, tad lielajam I burtam. Tā mēs varam uzrakstīt, ja? Paskatāmies find all. Kaut ko uzrakstījām ne tā. Tātad, kas nav tām? Kas nav tām? Tāpēc, ka es aizmirsu, ka te ir jābūt klasei, protams. Te ir jāraksta klase, ja? Find all. Un tagad ir notverts viss tas, kas ir jānotver, ja? Kā izskatās vismaz, ja? Tad 8 tikai reizes, ja? Bet izskatās, ka ir beidzot pareizi, ja? Tad, nu lūk, tad find all, un tad mēs varam nozīmēt hop, apakšraksts, kur mums viss ir aizvietots. Tāpat tās mēs varam augšrakstu paskatīties, ja, teiksim, te ir, mums ir G-1, ja? Tad tur kaut kāds burts, un aiz tā nāk -1. Ja? Tad priekšskatā mums būs burts, viens burts, jebkurš. Tad līdz ar to mēs varam arī uztaisīt augšrakstu. Ja? Tad, piemēram, mums ir kaut kāds burts, un aiz tā burta mums būs kaut kāds plus vai mīnus un cipars. Ja? Tad, kurš ir augšrakstā? Tad aiz burta, tad mums ir iespējams, ka tur būs tas N dash, ja? Bet viņš varbūt arī nebūs. Un tad mēs varam paņemt atkal ciparu, kuri varbūt tur būs vairāki. Un tad gan noteikti tur beigsies vārds. Vai nu tur būs reizinājums, vai nu tur būs atstarpe, vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Paskatīsimies find all. Jā, tad, nu redziet, atrada krietni daudz vairāk nekā mēs gribētu. Daļai tāpēc, ka mēs arī aiz burtiem šito atrodam. Jā, aiz cipariem to atrodam. Jā, tad tā vietā, lai rakstītu apgriezta slīpsvītra W, lai mēs pierakstījām tikai burtus. Ja? Skatāmies tagad, ko mēs atrodam. Tagad krietni mazāk, bet problēma ir tāda, ka viņš atrod arī tos ciparus, ja? Kas ir apakšā jau. Ja? Tad tas nav labi. Tad varbūt mēs šim mērķim nevaram pielietot. Ja? Tad varbūt tad mums labāk kaut ko citu. Bet mēs vēl rekortēm. Mums ir visai noteikts skaits tā, ka aiz kā mums tas viss ir, piemēram, centimetrs vai grams. Ja? Tad mēs varam uzrakstīt nevis vispārīgi burtu, bet mēs varam uzrakstīt, piemēram, netvarošo grupu, un tad vai nu tas būs centimetrs vai nu grams. Skatāmies, vai tas nostrādās. Tātad 2 times, kur mums ir aiz grama, -1. pakāpe, un aiz centimetra 2. pakāpe. Un mēs varam uzlikt augšrakstu. Varbūt šajā gadījumā tas bija pār daudz, bet šitais ir tikai piemērs. Īstajā varbūt mums vairāk būs. Ja? Tālāk, piemēram, mums ir arī, kas te vēl tāds ir, kurā mums varētu būt vajadzīgs aizvietot. Jā, kur mums ir H2. Vispārējais arī sadaisīts tā. Mums ir VOC, kur varētu, tas ir patiesībā V un apakšā ir OC. Šitais ir ļoti vienkārši. Jā, tad šitais ļoti vienkārši piemērs, tad mēs varam, bet vienkārši, ka te ir V
un iezīmēt mums vajag pirmsvārda robežas OC. Ja? Tad find all, cik tur divas reizes tikai atrada un visi ir pareizi. Ja? Tad to mēs arī varam ātri uztaisīt. Te mums vēl arī no iekopēšanas palicis tas, kad mums ir mīkstā rindas pārnese par cieto, tiksim, vārda pārnesi jaunā rindā, ja? Šeit gan ir jāuzmanās, jo aizvietojot viņus visus, tad mēs varam zaudēt tos gadījumus, kad tur tiešām bija vārdi, kas ir savienoti ar defisi, kā piemēram šeit power per weight. Ja? Tad pie aizvietošanas ar šito jābūt uzmanīgam. Ja? Tad tur labāk skatīties katru. Tas vairs nav saistīts īsti ar regulārām izteiksmēm. Bet mēs varam vēl formatēt, piemēram, mums te ir P un N, ko šeit viņi ir domāti, ka mēs viņus slīprakstā mums viņi būtu jāraksta. Tad mēs pierakstām, ka tur, kur tie P un N ir kā atsevišķi, ja tad atsevišķi vārdi starp vārda robežām, to mēs iezīmēsim, viņu nav daudz, bet mēs viņu varam tad ar I. Ja, un tāpatās mēs varam ar N rīkoties, find all, ja, tad arī divas reizes. Ja, tad viņi būs slīprakstā. Un te ir arī I atrasts tāds, tad mēs arī I varam sameklēt, tur tikai viena ir, bet citā rakstā viņa var būt vairāk. Ja, tad katrā ziņā tas arī ir noderīgi. Ja, tad, piemēram, ja mums ir kaut kāds, piemēram, varbūtība, ja mums ir par statistiku raksts, tad mums ir daudz reizes atkārtojas p-value, ja, tad varbūtības vērtība, un to vajadzētu arī pacelt, tā teikt. Ja. Šitādas te gadījumas, kad ir 10, tur ir grūti baigi uzķert, ja, bet var arī šitos pamēģināt. Ja, teiksim, tur noteikti mums būs look behind, un tur būs 1,0, ja, tad aiz tā būs tad kaut kāds skaitlis. Ja, un arī varbūt priekšā mīnuszīme. Ja, tad atkal n dash, kur var būt un var nebūt, find all, paskatīsimies. Redziet, arī 100 grādi tad mums aizies. Ja, tad ar to ir jābūt uzmanīgam. Bet to var izmantot, lai sameklētu, lai pēc tam katru atsevišķu gadījumu tad izskatītu un tad to ar rokām sakārtot kā vajag. Ja. Tā ir. Ja, paldies. Un es paskatījos Google Office, piemēram, Google Docs tur, lai gan arī var izmantot regulārās izteiksmes, lai meklētu, bet viņu nevar, tur nav uzreiz tad pogu, lai noformatētu tā kā vajag, piemēram, augšrakstu, apakšrakstu. Ja? Vai, piemēram, tur nav pogu, laikam, find all, tur nestrādāja. Ja? Tur pogas varbūt kaut kam ir, bet viņš neiezīmē visus, viņš iezīmē pirmo atrastu, un tas nedod nekādu plusu. Un Microsoft Office mums ir tikai wildcards, un es neatminos, ja godīgi, vai tur ir tas find all. Un atkal atšķirības ir starp tīmekļa versiju un iekšējo versiju. Ja? Tā kā tā, paldies par uzmanību!